biedrības priekšsēdētāja iesniegumu. Ziņo Gulda Kalvāne. Tagad apsēsties, ja? Lūdzu. 2015. gada 1. jūnijā Aglonas novada domē tika saņemts iesniegums no Latvijas politiski represētu apvienības biedrības valdes priekšsēdētājiem ar lūgumu finansiāli atbalstīt Latvijas politiski represēto personu salidojumu organizēšanu, kurš notika šī gada 22. augustā Ikšķilē. Kopējā lūgtā summa ir 70 eiro. Aglonas novada doma nolēma finansiāli atbalstīt šo pasākumu, piešķirot 70 eiro salidojumu organizēšanai. Līdzekļus paredzēt no izdevumiem finansējums biedrībām. Apzinot mūsu represētās personas, kopā tās ir 11, bet piekrīt uz šo salidojumu doties 3. Paldies. Iesniegumā ir vēl minēts nodrošināt ar transportu, ja? Neatlikt šīs divas personas, kas vēlētos braukt ar transportu. Tad es sazinājos ar Kursīti, ja, kas otrā persona. Viņš atzvanīja, ja, un teica, ka viņš patstāvīgi brauks, ja? Pats personas. Tā kā viena persona. Viena. Tā mums deputāts. Kāda jūs priekšlikumi? Vairāk jūs? Apzināja visus, ja? Pārējie ir slimi, daži akli, daži jau dzīvo pie bērniem, jo diemžēl veselība nekāda ir un tā. Jā. Kursīs dzīvo dēls, es sapratu, ja? Viņš pie dēļa. Tāpēc viņš saka, nav vajadzīgs transports. Bet otrās, kas piedalīsies, jā. Tur tie 70 eiro, ko viņi lūdz par to, jau varētu tik tā jābūt ziņa, vai atbalsta doma vai ne. Lūdzu, deputāts, ko mēs varam atbalstam? Jāatbalsta, jā. Un varbūt vēl vienu piešķir transportu, ja? Vai nepiešķiramies transportu? Un tomēr cilvēks gados kāds mums nopilsīs sabiedrisko transportu, ja? Nenopils. Tad arī, tad būs kurš, tad būs. Tā, pirmais vēl paliek tāds pats, ja? Tad otrais, ja? Otrais piešķir transportu. Novada domas, ja? Tad trešais būs līdzekļi paredzēties no izdevuma finansējuma biedrībām. Un ceturtais tad šo lēmumu var pārsūdzēt, ja? Tā, lūdzu, deputāti, var izteikties, kādi labojumi var būt papildinājumi. Varam balsot? Jā. Kas par doto lēmumu projektu un virzam izskatīšanai uz finansu komiteju. Kas par? Tā vienbalsīgi, paldies, lēmums ir pieņemts.